Šodien ir Latvijā tiek atklāts oficiāli BID, Beyond Your Dreams, bet BID, es domāju, ka sauksim mēs viņu pa BIDu. Bija diezgan daudz modeļu, bet šis ir pats jaunākais un progresīvākais Ķīnas auto, kas ir no BID Latvijā. Sea Lion vai jūras lauva 4,5,s. Ko nozīmē 4,5,s? Tās ir sekundes līdz 100 km/h. 4,5 sekundes vienkārši automobīlī, nav sporta, ne ultra, nekas. Vienkārši auto. Un mums ir jau vairāk Ķīnas auto testi, auto publicēti. Viena no lietām, ko parasti pārmet, ir izstrādājuma automobīļa kvalitāte. Tas ir cits modelīts, bet arī varam redzēt dizainu. Un kas tieši šeit nav tā, kā vajadzētu. Būsim reāli, ir tāpat kā Eiropā, ir labāki, lētāki auto, piemēram, Dacia Spring, kur ir mazāka kvalitāte, arī ir mazāka cena, un ir tie paši premium vai luks auto. Arī Ķīnā automobīļi dalās. Ir lētie, lētie gan tā cena visiem tur īstenībā pašā Ķīnā ir ļoti draudzīgs, bet mums ir jaunas ievadmuitas papildināts no 2024. gada novembra Eiropas Savienībā. Un, protams, tas ietekmē cenu. Bet šis ir jau lielākais elektroauto ražotājs pasaulē. Es pat negribu tik daudz stāstīt par tādām tehnoloģiskām lietām, kas te ir iekšā, bet parunāsim par dažiem cipariem. Un viens no tiem ir cena. 51 700 eiro Design, jeb design komplektācijā. 4,5 sekundes līdz 100 km/h. Un tas viss pie 390 kW jaudas, vai tas ir 523 zirgspēki. 82,5 kW baterija. Un paskatīsimies patēriņu. Kas te viss ir iekšā. Wow! Auto testējot diezgan ātri un agresīvi, kur sanāk 25 kWh uz 100 km. Bet te average ir 19,9. Un šī ir 4x4 versija. Inteliģentais gan nedabūja saprast, vai ir 0-100% vai 90-10%, kā viņš mētā tās piedziņas jaudas, bet, teiksim tā, viņš to dara un ir arī režīmi. Kur varam redzēt eko, sporta, sniegs, kas droši arī dubls ir. Jaunā prasība, kur var ātri atslēgt, kad ziņo par 1 km pārkāpumu, ir šeit, bet vēl viena interesanta lieta ir, pagriežās ekrāns. Un kāds teiks, kam to vajag? Ja nevajag, nelieto. Jautājums par to, ko jau ir izdarījis šis Ķīnas ražotājs, kurš gandrīz bija maksāt nespējas priekšā, bet Warrens Buffets ieguldīja pāris miljardus, un no bateriju ražotāja mēs jau redzam veselu gammu ar elektroauto un ar hibrīdiem. Jā, protams, ir laiks rādījis. Bet šobrīd tas, ko var redzēt, šī bildīte ir laba. Tāds mums sanāk bagāžnieks. Tā, paskatāmies, kā mēs varam nolaist. Laikam šeit tikai tomēr jāatnāk uz tejieni un Un tāda mums sanāk grīda, nesanāk gluži taisnā, bet te jau var redzēt, ka šito var pacelt un ielikt te, un jau ir gandrīz taisna grīda. Mas pacēlums ir. Pastīsimies, kā aizvarās ciet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atvērt var ar NFC, tas nozīmē var telefonu atslēgu ielikt. Un ko nozīmē ielikt? Ieprogrammēt. Attaisāmais ir tāds bišķi neparocīgs, bet es skatos, ka uz viņiem bidam uz to ir fetišs. Bet rekur te mīksts materiāls, te ir cietais. Tikai pat apakš kā agrāk labākajos eiropiešos. Podziņas arī viss labi. Tas progress ir tieši laikā, cik īsā laikā BIDs ir aizgājis uz to, ko viņš ir sasniedzis. Nāk iekšā Eiropā. Tikko bija auto ziņa, ka BIDs
nopirka, pasūtīja priekš sevis tikai lielāko auto loģistikas kuģi pārvadāšanu, nu tas tad arī ir tas, kas parāda par šīs kompānijas iespējām. Ja, 5200, ja es pareizi atceros, mašīnas uz vienu kuģi varēs uzlikt. Tagad, kad ASV dara to, ko viņi dara, kur tās mašīnas tiks vestas? Jā, ar to pa maz, te varam apskatīties, kas ir vispār displejā pa iespējām. Bet es gribu uzlikt reku. Tas ir karaoke, vajag vai nevajag, tas ir jūsu ziņā. Tas tikai parāda iespējas. Redzam, ka ir nedaudz iespaidojušies no BMW, tāds kristālisks stikla pārslēgs. Ļoti elegants arī šeit, kur ir bezvadu telefonu lādēšanai pat, lai atdzesētu. Nu, ir padomāts par tādām mazām niansītēm. Starp citu, arī var iespiest kur dziļāk, ja tev ir lielā krūze, tu vari uztaisīt seklāk vai dziļāk. Ļoti gribēju izbraukt ar Bidu. Šis bija mans pirmais testa brauciens. Es biju apskatījis kā reizi Sīlu tieši vienā, gan izstādē viņš bija bijis, bet vairāk apskatīja vienā lidostā, kur tad tie jaunumi tiek parādīti. Tagad Bids ir Latvijā. To tirgo Inšēt. Tāds diezgan liels dīleru tīkls no Lielbritānijas, kā aizsauga. Bet šis bija tas, no kā Eiropas ražotāji visvairāk baidījās un pamatoti. Protams, mēs redzēsim, kas notiks pēc gada, pēc 2, kas būs ar servisu, kas būs pēc pirmajiem negadījumiem. Bet šis ir ļoti nopietnas pieteikums, un kā nekā jau 3-4 gadi ir Eiropas tirgū ar citiem modeļiem, un tagad ienāk pat Latvijas tirgū. Tas tikai parāda uz šī autoražotāja nopietniem plāniem Eiropas tirgū. Sea Lion es īsti neatradu, kur var kaut ko, paskatieties uz lukturiem. Viss ir labi nostrādāts. Es nesaku, ka izcili, bet te nav kur īsti, kas lec ārā, ko mums raksta komentāros par Ķīnas auto. Šobrīd neko tādu es neredzu. Pat sēdekļu apsilde šajā cenā 51 700 eiro. Nu re, kur ir. Šis bišķiņ jocīgi. Mazas kabats, grūti tīrīt, kam tas ir domāts. Nezinu, šī klasika normāla. Un vēl nepateicis uzlādes ātrums 150 kWh var ņemt vienā brītiņā. Esot pārbaudīts 147 ņēma. Es, protams, esmu pār Eiropas tādu ilgtspēju, un tas ir viens no lielākajiem draudiem, jo kā reiz 3. lielākā ekonomika līdz šim, kas bija Vācija, šis ir reāls draudz tai, un katrā ziņā konkurence parasti ir arī progress, un cerēsim uz to, kad arī Eiropas autobūs saņemsies un spēs kaut ko atbildēt, bet šie dati 4,5 sekundes līdz 100, 82 kW baterija, uzlādes ātrums 150 kW. 51 700 šajā komplektācijā. Ir arī dārgāks, ir arī, kas ir, man patika, ķīnieši ir arī tomēr piedāvā beidzot arī, ka tu vari ar ādu, īsto ādu paņemt salonu. Tas ir forši, bet tas ir nopietni, tas tagad ir arī Latvijā, un gaidīsim citas jaunums. Sekoja auto.